Labs rīts ēterā. Pareizais laiks ir 8:43 minūtes, un šodien, balstoties uz jūsu ieteikumiem, es esmu mazliet uzlabojis savu radiostaciju. Pirmkārt, es iznesu radio ārā, lai netraucē metāla durvis un betona sienas. Tad es vēl pagarināju antenu pa kādu metru ar kaparu vadu. Un uz iepriekšējā video kāds iekomentēja, lai es pamēģinu long wave. Frekvences diapazons būs no 160 līdz 270 kHz. Es sākšu no augstākā un iešu uz zemāko. Dzięki hojności naszych parafian, ale też i parafian sąsiednich parafii, które pomagają za tego papieża Jana Pawła II Jest nemaldos, przez tas ir całych poliski. Amerykanów. Tak, jest to jak najbardziej prawdą, bo nawet jego fizjonomia, nawet jego sposób funkcjonowania, taka życzliwa otwartość, pełna dobroci, ale też i takiej mądrości. Tas ir viss. Jā, tikai poļu radiostaciju var dzirdēt. Każdym dziesiątkiem różańca jest wymieniany każdy stan, po 10 stanów. Bet iespējams tā antena pilda lielāku funkciju uz, piemēram, shortwave. Es gribu pamēģināt atkal. Nav īsti kā radio sakar vai radio bāks ar kādiem vārdiem. Bet nevar nevienu vārdu saprast, bet var dzirdēt it kā, ka liktos kā angliski, amerikāņu akcentā angliski. Bet... Jā, ko tas nozīmē? What the fuck? Vai tas ir krieviski izklausīties?